raidījumā Māmas dara tā. Šodien mēs runāsim par lielajiem pirkumiem mazulim, pirmajiem dzīves mēnešiem. Šodien es un citas māmas padalīsimies savā pieredzē, ko esam iegādājušās mēs, kas mums no tā patika un kas īsti nē. Viens no pirmajiem un viens no svarīgākajiem pirkumiem ir bērnu gultiņa. Tāpēc bērnu gultiņu es arī izvēlējos tādu ļoti stabilu un drošu Latvijas ražotāja Troll Basic Lux gultiņu. Viņas ir pieejamas dažādos toņos, sākot no balta, gaiši brūna, tumšāk brūna. Man šīs gultiņas ļoti patīk. Viņa ir ļoti stingra, nekur nav neviena mazākā plīsuma vai vainiņas parādījušās. Gultiņai ir ļoti ērti tas, kad šī te maliņa ar edelītēm ir ceļama gan zemāk, gan augstāk, gan zemāk augstāk. Tas ir ļoti ērti regulējami. Tāpat šī gultiņa būs mazulim patiesībā nevis pirmajos dzīves mēnešos, bet patiesībā pat pirmajos dzīves gados. Tad, kad bērns būs paaudzies, jau būs pats sācis staigāt, tad šo te redeli var izņemt visu ārā un ielikt, nopirkt klāt pavisam citu, kurā te viņam ir tāda spraudziņa, kur bērns pats var izkāpt ārā no gultiņas. Un tas man arī ļoti patika. Gultiņu iegādājāmies veikalā Čiekurs. Turpatās iegādājāmies arī matracīti. Tas ir kokosa matracītis. Esam ar to ļoti apmierināti. Bērniņš guļ saldām iedziņā. Iegādājāmies gultiņai arī apkārt šo te aizsargbalmīti. Arī ļoti labi, lai tad, kad jau viņš sāks vairāk grozīties un kustēties, lai kādu kājiņa neiesprūst redelē. Gultas veļu es iegādājos Latvijas tekstilu ražotāju Mežroza veikalā. Vēl mums pie gultiņas svarīgs pirkums ir šāds te bērnu karuselīts, to gan mums uzdāvināja. Arī ar to mēs esam ļoti apmierināti. Pirmos mēnešus, es teiktu, līdz pat 6–7 mēnešiem mums viņš ir ļoti noderējis. Bērns no brīža, kad sāk fokusēt actiņas, ļoti labprāt skatās uz šīm te lidojošajām bitēm. Šīs bites ir ar roku uzgriežamas un skan kādu, nevisai ilgu brītiņu, bet tomēr pietiekami. Un tad, kad viņš beidzās, es uzgriežu atkal, un tikmēr, kamēr bērns skatās šīs te bitītes, man ir laiks, lai aizskrietu no rīta nomazgāties. Nakts lampiņas vietā mēs izvēlējāmies šādas te skaistas, krāsainas Latvijā ražotas bumbas. Arī ar tā mēs esam ļoti apmierināti, jo viņām ir ļoti maiga un pieklusināta gaisma. Un ja bērniņš naktī ceļas augšā, tad iededzot šīs te gaismiņas nav tā, ka uzreiz acis jāsavier, cik šausmīgi spilgta gaisma. Līdz ar gultiņu, ja tajā pašā veikalā Čiekurs, es iegādājos arī Trolla ražojuma kumodi ar pārtinamo virsmu. Šis tiešām ir dārgs pirkums, bet ir attaisnojis sevi pilnībā. Kad pārtinamais galdiņš vairāk nebūs vajadzīgs, šo te var montēt nost, un tad paliks bērnam tikai un vienīgi smuka kumode. Ļoti ērti arī salikt mantiņas, viss, kas ir nepieciešams, mums ir salikt šajās 3 kumodēs. Virsū pārtinamajam galdiņam, tātad es iegādājos šādu te speciālo pārtinamo matracīti, arī tajā pašā Čiekurs veikalā, maksāja kaut kur ap 20 eiro. Šim te pa virsu es lieku kokvilnas pašu šūtu autiņu, tātad smuki pārlieku pāri. Var, protams, arī izmantot vienreizējos autiņus, ko es reizēm arī daru, bet ikdienā es tomēr izmantoju šādus te, man tādi ir vairāki, un kad viņš sasmērējās, es vienkārši izmazgāju. Blakus te ir ļoti ērti, jo var novietot abās pusēs dažādas citas lietas. Par cik mēs ikdienā vairāk dzīvojamies citā istabā, nevis guļam istabā, tad atbraucot mājās no dzemdību nama, mana mamma mums bija sagatavojusi pārsteigumu. Šādu te ļoti skaistu pītu šūpulīti. Ir tāda opcija, ka šādu šūpulīti var nepirkt, jo viņš ir ļoti dārgs, tas ir roku darbs, bet var nomāt uz konkrētu laika periodu, cik mazulim tas ir nepieciešams. Mums šis šūpulītis ļoti patīk. Un esam izmantojuši tiešām ļoti ilgu laiku, līdz pat brīdim, kad mazulis jau gandrīz rāpās no viņa ārā. Viņu ļoti viegli šeit ir gan ieaijāt, gan aizvidzināt. Tāpat tās var šūpot gan uz augšu leju, gan uz priekšu, gan atpakaļ. Šūpulītim līdzi nāca
caurspīdīgs garš baldehīns, bet mēs paši uzlikām šādu te necaurspīdīgu, kurš sākotnēji bija domāts gultiņai, bet vēlāk uzlikām šūpulītim, jo tātad ziemas periodā mums bieži tikta degta gaisma, un gaisma spīdēja bērniņam acīs, tāpēc uzlikām šādu te necaurspīdīgu, kas krietni mazāk laiž cauri gaismu. Tāpatās arī pielikām nelielu grabulīti klāt, lai viņam būtu interesantāka gulēšana. Liels palīgs ikdienā ar mazuli man bija arī šāds te šūpuļkrēsliņš. Kamēr es darbojos virtuvē, gatavoju ēst, mazgāju traukus, tikmēr ieliku bērniņu šajā šūpulītī, šūpuļkrēsliņā, un viņš tur ļoti labprāt arī atradās, un arī mēs viņu izmantojām ļoti ilgi. Šis ir paredzēts līdz 9 kilogramiem, nu, mēs viņu izmantojām pat nedaudz pēc 9 kilogrami. Iegādājāmies veikalā Minikit, maksāja apmēram 80–90 eiro. Tātad šeit mums ir tādi 2 koala lāči, kas smuki šūpojās, un bērniņš uz viņiem skatās, lai gan jāsaka, ka viņiem diezgan ātri šie lāči aplika, bet man patīk tas, ka šeit ir tā ārka, un mēs varējām pievienot paši savus mantiņus un grabulīšus, piemēram, iekārt kādā lentītē savu grabulīti un šeit piesiet. Un uzreiz mēs nomainām bildi, un bērniņam atkal ir interesanti. Un kad jau viņš pats sāk ar rociņām ņemt mantiņas, tad viņš ļoti labprāt ar viņu spēlējās un daudzās. Tātad viņu šeit pašu piestiprināt. Tātad ir 2 opcijas šūpošanās, ātrāka un lēnāka, un ir arī mūzika. Mūziku mēs izmantojām retāk, skan apmēram šādi, tāda, varbūt tās pat mazliet tāda meditējoša mūzika, bet, mazulim viņa bija diezgan vienlaudzīga, varbūt kādreiz tikai ieklausījās šajās skaņās, bet šis te šūpošanās efekts gan viņam labi patika, un bieži vien arī bija tā, kad, kamēr es ar viņu runājos kaut ko gatavojot ēst, tikmēr viņš jau ir iesnaudies. Kad jau bērniņš sāka fokusēt skatienu un interesēties par dažādām lietām sev apkārt, pie mums nonāca, uzdāvināja šādu te aktīvo stūrīti, arku. Tam apakšā nav nekādas speciālas sedziņas, vienkārši šāds te. Arī tas bērniņam ļoti labi patika. Tātad bērniņš guļ šeit apakšā un skatās uz šiem te un mēģina aizsniegt un mēģina pats arī paspēlēties. Šeit ņemās nost. Tātad mēs varam kādu grabulīti noņemt nost, vai tieši otrādi kādu, kas ir nopirkts, uzlikt virsū, lai nav visu laiku viens un tas pats, bet lai vienkārši ir interesantāk. Tātad šis te ir firmas Čiko, tāds rotaļu stūrītis. Tāpatās viena no pirmajām mīļākajām bērna rotaļlietām, kuru nopirka mans vīrs, ir šāds te lupatu dzīvnieciņš. Es pat nezinu, kas tas tāds īsti ir. Tā kā lupatiņa ar galviņu. Mazam bērniņam šāds te ļoti patīk. Viņš viņu gan apķer, gan bāž mutē, gan viņš grab arī. Tā kā šī bija viena no pirmajām mīļākajām bērnu rotaļlietām. Tad jau vēlāk arī šāda te čaukstošā grāmatiņa. Un, protams, ka pirmās rotaļlietas lielākoties tie ir tikai dažāda veida grabulīši. Mīkstie grabulīši, cietie grabulīši, bet, protams, ka es vienmēr skatījos to, lai šiem te grabulīšiem nebūtu nekādi asie stūri, asās malas, lai bērniņš nekādā veidā ar viņiem nevar savainoties netīšām. Šie bija mani lielie pirkumi mazulim, bet tagad paklausīsimies, ko ir iepirkušas citas mammas. Mans mazulis guļ gultiņā. Jā. Arī pēc draugu ieteikumiem izvēlējāmies šādu te gultiņu, Troll Basic, tepat Latvijā ražoto gultiņu. Gultiņai klāt uzreiz nāca kokosa matracīts, kas ir tāds gana ciets, jo, mazajiem sākumā, protams, viss ir par cietu, tāpēc mēs gultiņā sākumā likām arī dzenu. Tūdaļ parādīšu jērādiņu. Jērādiņu, tā teikt, lai tomēr viņš tādā mīkstumiņā
kaut kādā tādā iekrist. Nu, tas īpaši būtiski tikko piedzimušam bērniem. Tagad mēs šo te jārādiņu vairs neizmantojam. Tāpat laba lieta ir tas, ka, protams, viņa termoregulē vēsākā laikā ir siltāks un karstākā laikā bišķīt atdzesē to bērniņu. Ja ir interesē, ko tādu var iegādāties. Man, protams, paveicās, man draugi atdāvināja pēc saviem bērniņiem jārādiņu, bet ir tāds veikals Ergo lietas, un atrodams arī internetā tieši pēc šāda nosaukuma. Tur ir iespējami iegādāties gan slingus, gan šādas jārādas, gan visādus ekoloģiskus kopšanas, tā teikt, tīrīšanas līdzekļus, gan bērniņiem Veledas ekoloģiskā zīmola, visādi kremi un ziepes un viss kaut kas tāds. Jā, pirmajos 3 mēnešos tātad mums varbūt ne līdz tiem 3, bet noteikti pirmo un varbūt vēl kādu laiciņu bija šī jārādiņa gultā. Tad noteikti bija arī pakaviņš. To pakaviņu vai nu likām ap viņu, vai nu zem kājām. Cireiz arī ņēmu vienkārši sarūlēju kādu stingrāku dvieli, lai veidotu kaut kādu to. Jo tā, kad mazais gulēja uz sāniem, bieži meta galvu atpakaļ, tad likām stingrus dvielīšus sarūlētus, lai tomēr kaut kāds tāds balstiņš mugurē, ka tik ļoti nedod to galvu atpakaļ. Un būtībā tas arī viss, kas nu, jā, tiesa gan vēl šādas te apmalītes, tas gan vairāk šobrīd ir aktuāli, tad, kad mazais jau veļās un ceļās četrāpus un kustiņu dupsi sitās ar galvu, lai nav pret redzelēm. Tad šāda te apmalīte ir ļoti, ļoti noderīga. Spilventiņš mazajiem šobrīd vēl līdz gada vecumam nav vajadzīgs, tāds mums arī nav. Kad ir pavisam kaut kā karsti vasarā, tad mēs sēdzām ar plānākajiem autiņiem. Šis gan tāds pavisam maz, bet es pasūtīju AliExpressā šādus te ļoti smuki. Un starp citu diezgan kvalitatīvi. Nu tā, par samērīgu cenu, tāpēc maz nekaunos, kad esmu tādā AliExpressā pasūtījis smuki. Un ļoti daudzveidīgi var izmantot. Izmantoju gan kā sēdziņu, gan ietīt mazo, lai viņš pamiegam nekustina rokas un kājas un mierīgi čuč. Gan sedzu pāri ratiem, lai saule nespīd iekšā. Ļoti dažādi var izmantot un joprojām aktuāli. Tad par bērniņa autiņfiksīšu maiņu mēs izmantojām vienkārši pārtīšanas virsmu. Mums pārtinamais galds nav. Sākotnēji mums, tad, kad bija bišķi cits galds plauts, tad mēs tur varējām uzlikt. Un būtībā kaut kādas pirmās nedēļas mēs varbūt likām uz galda, tad, kad man grūtāk tā visa pieliekšanās. Bet, tagad, teikšu godīgi, mēs esam praktizējam vienkārši uz gultus. Tad vai nu uzliek šo te pārtinamo, varbūt tagad vairs nē, bet, sākotnēji, jā, likām šo te pārtīšanas virsmu. Tad arī tāds autiņš, vai vienreizējās lietošanas, vai arī kokvilnas autiņš ar plēvīti apakšā. Pārtīšanas virsmu es arī meklēju, tā teikt, kādu saudzīgu lietotu par mazām naudiņām, kas pārdod. Un šo te es arī atradu konkrēto piedāvājumu šādu te kopā, pakaviņš plus pārtīšanas virsma ss.lv. Tā kā, man visu kārtīgi izmaskāju. Lielo pakaviņu es izmantoju tad, kad baroju bērniņu ar krūti. Tagad vairs īpaši ne, bet jebkurā gadījumā nodar vai vienkārši kaut ko piesekt, jo mazais ir kļuvis aktīvāks, kādu vietu norobežot vai uztaisīt viņam tādu kā šķērsli. Gultā šis bija par lielu, gultais uzšuvu pati. Vēl viens neatsverams palīgs ikdienā, ir īpaši pirmos 3 mēnešus. Mums bija šāda te pārnēsājumā soma, kurai ir regulāri taisāms tāds ģumtiņš vai pārsaks, lai nespīd tur pārāk spoži gaismācīs, bet būtībā mēs izmantojām
ēst. Tad, kad mazais kaut kā nemierīgi nevarējām varbūt nolikt viņu gulēt, tad ielikām šeit un vienkārši šūpinājām vai rokās vai iekarinot. Tāpat tās ļoti labi bija, tā kā mēs ejam 5. stāvā, tad ejot ārā, mēs, teiksim, bērniņus atģērbām, šeit jau visu ielikām, un tad attiecīgi viss kopā aiztaisīts, ļoti ārti liekās ratos iekšā klubā, un pēc būtības vairāk arī, nu tā teikt, neko nevajadzēja. Uzreiz iekšā ratos, ērti ārā, un tad ērti uz augšā. Un pat ja viņš vēl čuč, tad viņš netiek uzmodināts. Pēc tam jau mēs arī izmantojām šo te somiņu rotaļām. Nosacīta, kad bērniņš kaut kāds nemierīgāks, tad tētis mums ir alpinists un izdomājis šādu te labu uzparikti, jo šūpulītes mums nav, bet mēs domājam, šo te rokās šūpināt, un kad bērniņš paliek smags, ir diezgan sarežģīti un grūti un nogurdinoši, tad tētis izdomāja ļoti radošu iegājienu, šādu te bērniņš ir iekšā, un tad mēs te varam gantā, kā tik gribās. Vēl mums ir šāda te lieta, šūpuļu krēsliņš. Ļoti daudz labas atsauksmes dzirdēju par šo krēsliņu. Arī iegādājoties, māmiņa teica, kad izmantojusi tur līdz gadu un pat ilgāku vecumam. Teikšu tā, tad, kad mēs gribējām varbūt mierīgi, tā teikt, pabrokastot vai paēst, un kamēr maziņais, tā savu nebeļās, tikmēr, jā, būtībā, līdz 3 mēnešiem varētu būt, ka dara, bet tad ir jāliek uz to viszemāko līmeni, un tomēr arī esmu dzirdējusi kaut kādu handlinga speciālistu domas, ka vai tik tomēr arī nav tā, ka uz to viszemāko līmeni bērnam liekot, ka ir kaut kāda noslodze uz to mugurkaulu, uz to dubsīti. Tāpēc es neteikšu, ka mēs ļoti bieži izmantojām, bet izmantojām. Un varbūt pāris reizes viņš pat aizmiga šajā krēsliņā, bet šobrīd, kad viņš jau beļās, šis krēsliņš vispār vairs nav interesants, jo viņš tur sagriežās un mazliet krīt ārā. Es gaidu varbūt, kad kaut kāds brīdis, kad jau mazais sēdēs un pats varēs izkāpt, varbūt tad šis krēsliņš atkal iegūs kaut kādu aktualitāti. Un runājot par aktivitātes stūriešiem, kā zināms, no 3 mēnešu vecuma bērniņiem vairāk ir jāpavada laiks uz grīdas. Un tad mēs jau arī domājām, bija mums tāds aktivitātes paklājiņš, bet tas tāds pavisam plāns, un draugiem saviem esmu novērojis, ka viņi vienmēr uzliek tādu vates sagu, un tad tur mazējam tādu liels laukums, uz kur spēlēties. Tad mēs arī tādu iegādājāmies visparstāko vates sagu, kuru vienkārši izklāt. Viņa nav ne pārāk mīksta, ne pārāk cieta, tāda. Es atradu tādu Baltkrievijas preces, un, ja nemaldos, tas ir tāds lielais gigants, tas veikals uz Maskavas ielas netālu no tirniecības centra Dola. Un tur ir daudz tādu Baltkrievijas tādu interesantu apšaubāmu preču, drēbi un visādu segu un vieļu un gultas veļu. Bet katrā ziņā šo mēs atzinām par gana labu un tiešām nekāda vaina maksāja kaut kur apmēram 50 eiro. Mums bija arī aktivitātes paklājiņš. To mums arī vēlīgi atdāvināja. Tāds ar vairākām 2 tādām markām. Mazo var palikt apakšā. Tur tajā paklājiņā iestrādātas čaukstošas maliņas. Teikšu tā, bija aktuāli līdz brīdim, kad mazais sāka vēlties. Līdz tam, protams, forši viņš ar kājiņām tur kustās, tad pačaukstini to papīru, pačaukstini vēl kaut ko, kaut kāds mantiņas tur ir iekarināts, kaut ko var mēģināt aizskart ar rociņām. Bet būtībā, pēc tam, kad mazais sāka vēlties, tas vairs īpaši aktuāli nebija. Pēc tam, kad mēs šo te paklājiņu vairs neizmantojām,
Tad jā, kā jau teicu, iegādājamies tādu lielu sagu, uz kuras var droši visu kaut ko gan mīkstu, ja nu kā apaļās nejauši, ne tā kā iecerēts. Un tad vienkārši visādas kaut kādas grabošas lietiņas. Šī bija viena no pirmajām šāda te nīlupatiņa, kuru tur pažļambāt. Tad, kad pavisam nemierīgs līdz ēšanai bija, tad šķirstīju rādīja grāmatiņu, arī tad, kad jau gulēju uz vēdera vai citreiz, lai paildzinātu to procesu, kamēr mazais ir uz vēdera. Tad šādi te kaut ko priekšā un katru lapiņu bija, diezgan ar interesi vēroju. Tā, šobrīd jau šis baklāņš tiek izmantots daudz aktīvāks. Gultiņa par gultiņu. Sākumā man bija viedoklis, ka tā gulta varbūt nav tik būtiska, kvalitātes ziņā, jo bērns ir maziņš, liekas, ja? Viņš ir viegliņš, viņš tur neko nevar izdarīt. Tādēļ arī es, principā, izvēlējos standartu parastu gultiņu veikalā Minīkid. Varētu pat teikt no lētā gala, jo kaut kā man likās, ka viss ir vienāds. Taču tagad, kad bērnam ir gatavs 7 mēneši, es saskaros ar problēmu tādu, ka bērns ir izaudzis, viņš ir ļoti spēcīgs, un viņš šo gultu jau ir salauzis. Un mana lielākā problēma šobrīd ir tāda, ka bērns vēl īsti nav vecumā, lai viņš varētu gulēt uz parastas gultas, jo viņš īsti nesaprot, kā tas ir aizmigt bez redelēm. Tur ir jāgaida līdz 2,5 gadiem. Un es ceru, ka viņš izturēs, ka šī gulta man bērnu izturēs vēl 6 mēnešus. Bet, jā. Tāpēc uzreiz iesaku tomēr gultu skatīties no dārgā gala, teiksim, Troll vai Jatīkīts, kas ir tādas pamatīgas taisības, lai tas bērns, kad viņš būs gadu, pusotru vai vēl vairāk vecumā, lai viņš viņu nevarētu salauzt. Matraci mēs pirkām tad kopā ar gultu, viņš gan gāja atsevišķi, bet tajā pašā veikalā Minīkid atvedu viņus tad kopā, izvēlējos kokosu matraci, jo, viņš tā kā skaitās labāks un cietāks. Kaut gan teikšu, ka īsti atšķirības es neizjūtu, neredzu. Bet, cenas ziņā viņš arī bija pieņemams. Kaut gan matracis sanāk dārgāk nekā gulta, bet, tas matracis, viņš ir labs, teiksim, viņu ir lietot uz abām pusēm, viņās abās puses ir vienādas. Un vienīgi ar to izgulēšanu tā galva sākumā izguļās drusku, un tad vajag mainīt to matraci, tad mainu no apakšas uz augšu vai griezt tā, jo tas bērns, viņš sākumā neko negriežās, viņš sliktāk tā guļ, un tā galva ļoti iespiežās tajā matracī. Bet, kas ir labs tam kokosu, viņš pēc laika attiet atpakaļ. Ne uzreiz, bet pēc kādām dažām dienām. Tad par gultasveļu arī es pirku tajā pašā Minīkidā. Gultasveļu ir no Polijas, tās firmas Ankras. Man ļoti patīk, ļoti smukas krāsas, neko nevar teikt. Viss atbilst pēc ļoti labiem izmēriem, nav bijuši nekādas problēmas. Un paladziņu es pirku ar gumiņu, lai nav problēmas, kas ir ļoti ērti. Par komplektiem man principā viss ir pa diviem. Gan 2 palagi, gan 2 spilvengrāns, gan bija 2 segu konverti. Kaut gan segu konverti, jā, man laikam bija citā krāsā. Šīs bija pirmās sedziņas. Tās gan es pirku latviešu. Umbra, laikam latviešu tas ražotājs viņš saucās. Viņiem ir tās no maniem laikiem tās senās segas. Es atceros, kad es biju maziņa, man arī bija tādas sedziņas. Un tāpēc man tik ļoti gribējās, lai arī manam bērnam ir tādas pašas sedziņas. Viņi vēl joprojām tādas ražo ar tiem pašiem zīmējumiem, starp citu. Šī ir vilnas. Viņa ir silta, kaut gan viņa ir ļoti plāna, bet viņa ir ļoti silta. Un vēl ir vasaras sedziņa, kur ir koku vilnas. Viens no visa laiku labākajiem mūsu pirkumiem un patiešām visnoturīgākā lieta ir bijis šis guļamais, tieši gulēšanai.
jo, kā mēs zinām, bērni spārta segu nost un kaut vai tu 55 reizes nakti dosies un apraudzīs savu bērnu, viņš vienmēr būs nospārtījies. Un līdz ar to kādu laiku viņš guļ pliks. Tad šajā guļam maisā bērns nekad nav pliks, viņš vienmēr ir siltī saģērbts, viņš vienmēr ir apsekts un viss ir ļoti labi. Ziemā vēl šeit nāk rokas klāt, kuras es sākumā izmantoju, bet tagad vairs nē. Un kuras var piepogāt un nopogāt. Viņam ir arī tās ļoti patīkams materiāls, un bērns to kā mīļu patiņu principā. Mēs kaut kur ejam, mēs vienmēr šito ņemam līdzi, vai nu tad tikai rokas, vai arī visu komplektu. Arī sākumā bija kas ērti. Jo mēs to bērnu tur ieliekam, un viņš nevar pagriezties. Līdz ar to viņš neraustās, un viņš guļ miera stājā, miera pozīcijā. Ja? Un viņš tādā veidā nepamostās, jo bērniņš sākumā viņam tas tonus, viņš rausta rociņas, rausta kājiņas, viņš no tā pats pamostās, viņam ir stress. Bet ieliekot šādā maisā, viņam viņš nav nekāda stresa, viņš mierīgi guļ, jo viņš nevar, viņam nav tik daudz spēka, lai kaut ko paraustītu savu rociņas vai kājas. Man biju nopērkusi arī pakaviņu, tā saucamo, it kā kas atvieglotu mammas dzīvi barošanas laikā un arī bērnu kaut kādā veidā ietītu gultiņā vai kaut kā, bet uzskatu, man vismaz viņš ļoti nenoderēja. Uzskatu, ka tas bija ļoti neveiksmīga lieta, nevajadzīga. Paldies Dievam, es viņu biju nopirkusi jau lietotu par zemāku cenu, bet tas tikpat ātri viņu arī pārdeva par tādu pašu cenu. Es viņu vienu brīdi izmantoju gultiņā, tā kā aplikt apkārt, bet sākumā bērniņš baidījās no tā, ka viņam tāds kaut kas ir apkārt. Pēc tam viņš pierada, bet tikpat labi varēja izmantot arī satītu segu. Nav nepieciešams tieši pirkt šo pakavu, jo viņam nav īsti nekāda tāda pielietojuma. Tur man ārste teica, ka var likt viņam apakšā, tā kā, lai viņš tur spēlējās uz priekšu, bet tas pakaviņš ir salīdzinoši augsts, un to viņam bija neērti bērnam. Es izmantoju sarulētu sedziņu, kur varēja regulēt augstumu tādā veidā. Ja. To tieši pats pakavs, viņam bija pilnīgi nevajadzīga lieta. Tad par pārtinamo virsmu. Mums bija pārtinamā virsma, virs gultiņas, šādā veidā. Es nepirku speciālu kumodu, drēbes mēs salikām kumodē, bet speciālu kumodu es nepirku, jo man te nav vietas, kur jau virsū ir šis pārtinamais galniņš. Līdz ar to mēs domājam, ka mēs liksim šādi. Jo sākumā tas bērniņš bija maziņš, viņš tur ietilpa iekšā, un tad to es varēju mierīgi viņu paņemt. Nolikt, protams, kad viņš izauga lielāks, tad mums vajadzēja ņemt viņu nost, bet tad jau arī vairs tā pārtinamā virsma nav vajadzīga. Parasti vienkārši pārtinamā virsmā ar cieto, uzskatu, ka tās ir labāk. Mīkstās, kur ir mīkstā apakša, tas jau vairāk ir domāts tiem iestrādātajiem galdiem, uz kuriem, kur jau tu uzliec, bet tā kā mums šeit nebija tāda, bija nepieciešama cietā. Un parasti arī pirku minīkidā, viss nāk no turienes. No paša sākuma es zināju, ka man vajadzēs bērnam vietu, kur salikt mantas. Un tad es izvēlējos kumodi, jo ar atvilknēm ir vieglāk, jo, kad bērnam tās drēbītes ir tās maziņās, visādi tur botiņi, kā jau es pirms tam rādīju, ir ērtāk, kad viņi ir salikt atvilknēs, nevis tādos plauktos, man vismaz tā, bet man tā liekas. Jo tad var vairāk šķirot, teksim, salikt vairāk katru. Šķirošanas iespējas ir lielākas. Kumodi es izvēlējos pēc izmēriem, jo man bija ļoti ierobežots laukums. Meklēju ļoti ilgi. Arī pēc cenas. Atradu internetu veikalā mēbeles vienas vai kaut kā tāds bija. Kā gan ir ilgi gaidīju. Pati saliku. Un tad tur bija visādi, bija pamperi, gan visi kremi tur stāvēja, viss stāvēja virsū. Tagad tas viss, protams, vairs nestāv, jo bērnam ir viss aizsniedzams, tas nekas vairs tur nepaliek 5 minūtēm. Un tad vēl pēdējais, par jamikšanu,
šī ir ļoti laba lieta, kaut gan varbūt daži domā veikalā, skatoties uz cenu, ka tas varbūt ir tāds, dārgs un kaut kas tāds nesaprotams, bet varu pateikt, ka šis ir ļoti, ļoti labs tāds iemikšanas paņēmiens varbūt bērnam, kuru mēs vēl joprojām jau gads un 7 mēneši, katru vakaru mēs viņu ieslēdzam. Tā ir miega dziesma, viņa teiks Fisher Price, jūras virdziņš, viņš ir rozā krāsā meitenēm un zilā puisīšiem, un tur ir kaut kādas 7 vai 8 dziesmiņas, bet viņas ir tādā ļoti tādā nomierinošā, tādā maigā, bet viņš tiešām aizmieg, nopietni aizmieg. Viņš arī ir iemācījies, kad viņš zina, ka kad šis tiek ieslēgts, tad ir jāiet gulēt uzreiz rezultāts, ka bērns jau saka, es neiešu gulēt, protestē, jo viņš zina, ka tas ir tā kā miega saucējs, tā teikt. Paldies mamām par viedokli! Tas šodienai arī viss. Tādas lūk bija tās mantas, ko mēs mazulim iegādājāmies pirmajiem dzīves mēnešiem. Ceru, ka arī jums būs veiksmīga iepirkšanās, lai jums izdodās un uz tikšanos atkal citās fórumos Mammas dara tā.